Labrīt visiem vēl vienu reizīti. Mums ir ļoti skaista šodien diena. Sveiciens šitādā brīnišķīgā dienā, Miķeļdienas svinībās un Tirdziņā. Mēs sāksim šeit ar pirmo sarunu. Saruna mums saucās Vieta ar sirdi. Es esmu no biedrības Greenfest Lāsma Ozolu, un mani saruna partneri šodien par šo tēmu ir Valmieras novada attīstības pārvaldes attīstības novadas vadītājas vietniece un attīstības plānotāja Līga Vieziņa. Man ļoti patīk, pašvaldībās vienmēr ir ļoti gari nosaukumi. Man ir tieši tāds pats vai vēl garāks nosaukums. Bet Līga, ļoti prieks tev redzēt. Renāta mums ir atbraukusi no Rīgas. Viņa ir Sporta pils dārza idejas autora un projekta īstenotāja. Labrīt! Un arī pie mums ir atbraukusi Olēra mūža saimniece Ieva Zemīte. Prieks jūs visus redzēt. Labrītiņ! Man gribas tad iesākt šo te pirmo sarunu, un mūsu saruna ir, ko mēs esam nosaukuši par Vietas ar sirdi. Tēma ir par to, ka ir cilvēki, kas meklē skaistu vietu, un viņi varbūt pieprasa, lai kāds cits šo skaisto vietu izveido, un ir cilvēki, kas paši šīs skaistās vietas rada. Un Renāte un Ieva šodien ir uzaicināti šeit, lai pastāstītu par savu piemēru, ko viņas dara, lai šādu skaistu vietu veidotu, un tās atziņas, kas ir nākušas varbūt no šī te lielā darba, ko tas prasa no sevis un kāda ir tā atdeve, ko jūs iegūstat. Un Līgu tad mēs vēlāk aicināsim padalīties ar to, kā pašvaldība veicina šīs te iedzīvotāju aktivitātes un kas tad ir tās lietiņas, kā pašvaldība var palīdzēt cilvēkiem, kuri ir pietiekami sajūt to iedvesmu, ka viņi gribētu šo te vietu radīt. Varbūt sākam Renāta vai Ieva, Renāta vai Ieva, kura gribētu pastāstīt par savu projektu? Ieva, es dzīvoju Olēra mūžā, samērā jau ilgi. Es domāju, jau vairāk kā 25 gadus. Un tas darbošanās, tā joma ir bijusi īstenībā ļoti harmoniska, jo tās ir manas mājas. Nav varbūt tāda mākslīga uzstādījuma, ka man obligāti ir jārada vide, tas nāk pats no sevis, no šīs te iekšējās vajadzības. Ja? Tas nav sabiedrisks objekts manā izpratnē, tās ir tā kā, tāds ļoti, ļoti tā vide, ko tu pats ikdienā tā kā veido un ar visām detaļām. Tajā pašā laikā Olēra mūža ir pieejama cilvēkiem un nepārtraukti tu arī domā par to, lai kaut vai tādās niansēs, lai būtu cilvēku plūsma, kā viņi vai labi jutīsies, ja? Tāda zināma miedarbība. Lūk, un šajos te gados, ja, ir sanācis ļoti daudz mainīt savas domas, jo sākotnēji, ja, tas bija pamesta mūža, kas vēl ugunsgrēkā kungu māja nodega, un tad sanāca darboties pie atjaunošanas nepārtrauktas, un arī paralēli tam visam sāka veidoties arī dārza vide apkārt. Tas kaut kā notiek pats no sevis, jo tu meklē kaut kādas tādas slēpņus vai tādu iekšējo tādu iespēju izteikties tajā valodā, kas tev pašam ir ļoti tuva. Es esmu kādreiz studējis Lietišķajos, tā gan bija keramika, nekad neesmu pie tās atgriezusies, bet man liekas, ka tas, ko es Olēros daru, es visu laiku tā kā slīpēju šo savu vēlmi pēc skaistā, pēc ērtībām, un man ir ļoti plaša vide, kur ar to izteikties. Lūk. Pamatā, laikam, jā. Es neesmu nekad bijis Olēra mūžā, varbūt nedaudz pastāst, ko atbraucējs var tur ieraudzīt un izbaudīt. Kas ir tas, ko jūs cenšaties piedāvāt vai parādīt? Olēra mūžā ir iespējams iepazīties ar restaurācijas procesu, tāpēc, ka tā ir ikdiena. Jā, tā kā ēka tiek atjaunota, tad arī visu materiālu pielietošanu un īstenībā tas stāsts ir vairāk ne par to, ko mēs esam varbūt paveikuši, bet tīri par to, kā tas būtu jādara, jo
es negribu izklaidēt cilvēkus, es gribu, lai viņiem kaut kas paliek atmiņā, un varbūt tad, kad viņi dzīvē saskarsies līdzīgā situācijā, kad viņi, gribās teikt, viņi pieņems pareizo lēmumu un izvēli, varbūt izvēli drīzāk, vai izteiks savu pareizo viedokli, nebūs vienaldzīgi pret kultūrvēsturiskā mantojuma lietu izzušanu, kas notiek ļoti aktīvi. Un tad otra daļa, kas aizņem daudz vairāk laika, tas ir dārzs, vēsturiskais dārzs, kas Latvijā ir samērā tāda trausla vienība, jo, ja mūžas tiek atjaunotas, tad dārzi vēl joprojām ir tādi neaptverti. Cilvēki izprot, kas ir aleja, kas varbūt ir skaista puķu dobe, bet ieraudzīt to kompleksi, kā vēsturiskas vides, kā arhitektūras forma, tur vēl mums ir jāmācās un jāaug. Un tad to es arī stāstu vidē, ar detaļām, parādot kaut kādas labās lietas un noteikti, kas ir ārkārtīgi labi. Un cilvēks vienmēr uzrunā arī tavas kļūdas. Un tas, man liekas, ir visvieglākais veids izstāstīt, ka es esmu kādreiz kaut kur tā, es pat esmu piefiksējusi, veicot kaut kādas kļūdas un pēc tam attīstot. Un attiecībā uz šodienas tēmu, tas, ko man gribētos teikt, viena lieta, mēs radam to vidi, bet daudz sarežģītāk ir šo vidi uzturēt, jo tas sākās tāds monotons, gadu no gada, it kā viens un tas pats un nekas nemainās. Un tajā pašā laikā tev katru pavasarī jāierauga šis prieks, ka tu atkal un atkal sāc ļoti, ļoti vienkāršas lietas darīt. Tas, man liekas, ir ļoti līdzīgi kā ar attiecību kopšanu, tā arī ar vides kopšanu. Tu nedrīkst aizmirst, ka nav tikai šis radīšanas prieks. Renāte, varbūt tu vari par tiem dārziem, arī mēs pārējām uz dārziem. Tu esi tas idejas autors un cilvēks, kas ieraudzīja Sporta pils teritorijā, ka tur varētu būt kopiena dārzi. Pastāsti sīkāk. Es stāstīšu tā kā pieņemot, ka neviens neko nezina. Tā būs visvieglāk. Tātad Sporta pils dārzi ir Rīgas centrā. Urbānie kopienas dārzi, ja es nemaldos, tad šobrīd arī lielākie Baltijas valstīs, kas ieņem bijušās Sporta pils teritoriju, tāpēc arī nosaukums Sporta pils dārzi. Tātad es dzīvoju pāri ielai no šīs teritorijas, un viņa ir bijusi atstāta novārtā kopš 2007. gada līdz 2020. gadam 13 gadus. Tur nekas nav noticis. Daba kaut kādā ziņā ir jau viņu pārņēmusi ar savu biotopu, bet vienlaikus arī visu laiku ir tie koki tiek izcirsti, lai tā iekļautos pilsētas normatīvos, lai neaug pāri sētai un tam līdzīgi. Un tad 2020. gadā, kā jau es minēju, dzīvoju pāri ielai, man ienāca prātā šī doma, ka man gribās dārzu sev. Primāri tā bija egoistiska vēlme, un tad otrs nāca ieraugot šo teritoriju un iedomājoties par to, ka tā būtu diezgan laba vieta, kur dārziem atrasties, un ka tur ir pietiekami daudz vietas, lai tur būtu arī citi dārzi. Un līdz ar to nāca arī šī doma par to, ka tie būs kopienas dārzi. Un ņemot vērā, ka tas ir pilsētas centrs, asfalts, betona plāksnes, tad, protams, mēs atteicāmies diezgan ātri ar manu kolēģi Ilzi Rukšānu no domas, ka tās būs vagas. Un līdzīgi tā kā Ullera mužām, tātad visa tā dārzkopība notiek paaugstinātās kastēs, kas ir diezgan liela priekšrocība tādā ziņā, ka tas sasniedz arī plašāku cilvēku loku, jo tomēr darbs vagā ir fiziski grūts ļoti, un tad, ja tev ir šī paaugstinātā kaste, tad daudz vairāk cilvēku ar kustību traucējumiem vai seniori var patiesībā daudz ērtāk nodarboties ar dārzkopību. Un vieglāk ierīkot varbūt. Varbūt resursus vajag vairāk, bet pēc tam. Tā ierīkošana vēl tā, bet vieglāk apkopt, jo nezāles daudz mazāk. Protams, ka ravēšana ir viena no traumām, kas ir daudziem domājot par savu dārzkopības pieredzi. Tad tādā veidā, kopā viss tas pamats ir bijis izveidot šos dārzus, parādīt par to, kā vide ietekmē mūsu labsajūtu, kā dārzi patiesībā var tuvināt cilvēkus un kā mēs varam audzēt kopienu un kaut kādu to pilsonisko aktīvismu. Tāpēc priekš mums tas dārzs ir vairāk tāds, kā lai saka, āķis cilvēkiem, jo dārzkopība daudziem ir ļoti mīļš un zināms hobijs.
Un tagad starp jauniešiem viņš arī kļūst aizvien populārāks un populārāks, kas ir ārkārtīgi iepriecinoši. Bet līdz ar to caur dārzu mēs izvēlamies runāt par to, kā tas ir būt daļai no kopienas. Tātad, ja mums nepatīk šī pamestā teritorija, ko mēs viņā varētu ierīkot, ko mēs šeit gribam redzēt, mums ir jāiemācās sastrādāties, mums ir jāiemācās strīdēties, tad, kad mums nesakrīt kaut kā domas. Tā kā mums ir vienlaikus tas ir par dārziem, bet arī diezgan daudz tas ir par kopienu un kā tas nozīmē dzīvot kopā galvaspilsētā, pilsētas centrā. Un jāsaka, ka šis ir mūsu 3. gads un mūsu noslēdzošais gads, jo vienlaikus projekts ir arī par to, kā tad, kas varbūt attiecās jau arī par sarunu, ko pilsēta var darīt, ja tad par teritorijas pagaidu izmantošanu, kad viņa stāv tuk. Manā prātā ne visam ir jābūt uz mūžu, un tā tad mēs varam šo laiku un vietu izmantot šādām aktivitātēm, kas viegli ievācās un viegli arī var izvākties. Nu tā, īsumā. Kā ir, nav žēl? Es teikšu tā, godīgi. Veidot kopienu un strādāt ar kopienu. Protams, Sporta pils dārzs ir bezpeļņas projekts. Atkal tas attieksies uz ko pilsēta varbūt var darīt. Tātad tas ir... Tur ir milzīgs risks, ka cilvēki, kur uzņemās atbildību un strādā ar to, ka viņi ātri izdeg. Un līdz ar to tad nav resursu nodrošināt komandu, kas varētu strādāt ar kopienu, jo ikdienā strādāt ar 200 cilvēkiem, tas tāds nopietnas apsaimniekošanas darbs. Tad no tavas puses tas ir pilnīgi brīvprātīgs darbs, ko tu darīji paralēli saviem citi darba pienākumiem, ja? Jā, es un arī citi cilvēki, kas no kopienas ir vairāk iesaistījušies, un tas ir vēl viens. Mums ir daudz dažādu veidu noteikumu un aspektu, ko mēs lūdzam kopienas biedriem darīt, lai vispār mēs varētu savākt to teritoriju, lai tas funkcionētu, lai mēs varētu publiski atvērties un tam līdzīgi. Tā kā no tā aspekta, man liekas, daudzi ir saguruši rūpēties par projektu, un varbūt tas mazāk, tad nav žēl. Bet otrs, protams, ka ir žēl par izveidotajām attiecībām. Gan kas ir starp kopienas biedriem, gan starp projektu un pašu pilsētu, jo projekts ir ļoti iemīlēts Rīgā, par ko ir liels prieks. Bet jāsaka, ka mēs daļēji tai teritorijā paliksim. Vienkārši nākamgad sāksies būvniecības darbi, beidzot teritorijā. Bet arī īpašnieki, gan pirmais īpašnieks, kam šī teritorija piederēja, kas mums viņu atdeva bez maksas, un arī tagad jau ir jauns īpašnieks, ir ļoti atsaucīgi pret projektu un grib, lai mēs paliekam. Un primāri mēs arī paliekam tieši mūsu, tā teikt, galvenās mērķa auditorijas senioru dēļ, jo nav citu alternatīvu, kur viņiem šobrīd atrast dārzus pilsētā, un līdz ar to mēs tad ierīkojam tādus vēl uz 2 gadiem pagarinam, bet primāri tātad, ja mēs negribam, tā teikt, palaist vējā visu to, kas ir izveidots, vairāk par tādas sociālas attiecības, un redzot, ko tas sniedz. Dārzi ir vitāli, tiešām svarīgi vairākiem cilvēkiem. Renāte, Ieva, cik svarīgi ir pati pārtikas audzēšana? Cik tas ķirbis ir svarīgs kā ēdiena sastāvdaļa vai kā tieši tā pārtikas iegūšanas veids? Manai ģimenei tas ir ļoti svarīgi. Īstenībā, ja attiecībā uz šīm augstajām dobēm dārza, tas izveidojās pateicoties maniem bērniem, kas man... Visi 3, ja, tagad man atbalsta. Lūk, jo man gribējās dot veselīgu pārtiku. Es kādreiz dzīvoju laukos, un jā, tas bija tāds labs mudinājums arī parādīt šo, nekas tā ļoti sievišķīgi dalies ar šīm te lietām. Un beigās tas viss pāriet uz to, ka tu jau bez tā nevari izdzīvot. Jā, tev ir nepieciešams šis te dārzs. Nenoliedzami, tas nav vairs tik traģiski, kā varbūt manā bērnībā, kad ja šie te kartupeļi neizaugs, es neizdzīvošu, bet man emocionāli ir ļoti būtiski. Un vēl kas man ir ļoti daudz sēklas, kas nāk no maniem vecvecākiem, un es viņas kopju, un tur ir vēl, tur var neskaitāmās dimensijās. Daudz, jā. Jā, lūdzu. Un kā ir pārtika garšo labāk? No savas dobes. Jā. Protams, es nopirkšu ķirbi, kurš ir jaunās sēklas, un viņam tur ir bumbieru garša, un noteikti tas būs daudz garšīgāks. Bet es neatteikšos no savas vecmāmas vecā ķirbja, kurš tur saziedējusies ar Dievs zina ko, bet man ir vajadzīga šī tā iekšējā maģija. Jāsaka, ka sākotnēji, kad es domāju par projektu, viens no
no maniem apsvērumiem bija, ka vai tas var nodrošināt nepieciešamo pārtiku cilvēkiem. Nu, vismaz daļiņu. Jā, bet tad es diezgan ātri sapratu, ka ir jāiegūt ļoti daudz darba, lai tas dārzenis izaugtu. Un kaut kādā ziņā, protams, cilvēkiem, varbūt, kuriem ir finansiāli grūtāk, viņiem ir vieglāk aiziet uz veikalu un nopirkt to kartupeli nekā viss tas laiks, kas ir jāiegūt, lai viņi izaudzētu. Tādā ziņā tas noteikti nav tāds, man liekas, vismaz pilsētas apstākļos, urbānajos dārzos, tas nebūs tāds primārais vai nekā iegūt to savu pārtiku, bet vienlaikus arī jāsaka, var ļoti daudz ko izaudzēt. Un mēs arī redzam, dārznieki ir izvēlējušies dažādas lietas audzēt. Daži tiešām nes katru vakaru mājās kabačus un kartupeļus un gurķus. Tu vari ļoti daudz, patiesībā 3-5 kastēs izaudzēt. Citiem tas ir vairāk tādiem terapeitiskiem nolūkiem vai estētiskiem. Man pārsvarā aug tikai puķītes un kāda zemenīte. Un man tie tomāti nepārāk labi sanāk, bet tas ir ļoti dažādi, bet tas nekad nav. Man liekas, pilsētas dārza kontekstā tas nav visbiežāk tas primārais mērķis. Primārais ir arī, mēs redzam ļoti daudz ģimenes, ir parādīt bērniem, kā vispār aug dārzenis, kā viņš rodās. Ka dārzenis neaug veikalā. Jā, vai par šo sēklas stāstu, ka tu ieliec sēklu, tev izauga auglis, no kura rodās sēkla, kurš iet atpakaļ. Un tas liekas absolūti maģiski. Un mēs runājam par maziem bērniem, kas to nesaprot, bet jāatzīst, ka tad, kad mēs sākām projektu, ir ļoti daudz 30-gadnieku, kas arī nesaprot, kā iesēt redīsu vai kā no zemes zieda rodās tiešām pati oga. Tas ir kaut kāds tāds pārāvums, varbūt, kur ne visiem ir bijusi šī pieredze ar vecām mamām vai vecākiem laukos. Tā arī ir tāda izglītība vispār par dabas procesu un ekosistēmu. Vai tev ir kaut kāda sajūta, cik daudz cilvēkiem tad ir bijuši dārziņi, vai cik daudz ir iesaistīti šajā dārzu kopienā? Šobrīd mēs esam 200 cilvēki apmēram. Mums ir 140 dārzi. Viens dārzs nozīmē 5 vai 8 kastes, plus vēl cilvēkiem ir papildus podi. Tad ir dārzi, kur saimnieko 3 ģimenes. Līdz ar to tas skaitlis ir tāds aptuvenis. Bet tā mēs esam kādi 200 cilvēki. Ieva, kā pie tevis vai brauc arī mācīties? Kā tad tādās augstajās dobēs tas dārzs jāierīko? Pirmajos gados ļoti daudz, jo izrādījās, mēs bijām vieni no pirmajiem. Man tas bija piespiedu kārtā, jo vieta, ko es ieplānoju priekš dārza, tur apakšā bija bruģis vēsturiskais. Un man neatlika nekas cits, kā meklēt alternatīvas risinājumus, jo priekš kopējās dārza kompozīcijas, priekš šī ainava parka, es ne par ko negribēju novirzīties nevienu metru, ne uz vienu pusi. Lūk, un tad es ieraudzīju šo te franču risinājumu, ka bet, protams, vēsturiski ieskatoties, tas ir ārkārtīgi sens, tur ir viduslaiki, tur ir Pompejās, jau ir augstās dobas, ja, un tā mēs varam bezgalīgi iet. Tā, ka tu neieraudzīsi, kurš tad ir bijis pirmais. Bet tad, kad mēs ļoti piesardzīgi veidojām šīs te pirmās dobes, kad izvietojām tikai 4 un likās tiešām pārdzīvos tie augi vai nepārdzīvos, jā, un tad pēc gada jau bija Cēsu muzejs pie mums brauca un prasīja, kā tas ir. Es neievēroju nekādas permakultūras, jā, principus, nekā, es vienkārši sekoju līdz kaut kādai augu sekai, komposts un ugunskurs, jā, ļoti primitīvi. Vairāk caur tādu sajušu novērošanu, kas nepieciešams. Pašsvērojumi un tāds zināms slinkums, neko vairāk nepieliekot, un īstenībā tas ir ļoti labi dārzā, ja tu nepārcenties. Tur jau viss notiek pats no sevis, tur vajag tikai tādu kā pieskatītāju, un tad ir estētiskā puse, kad gribās veidot formas, jā. Ļoti, un atkal izpausties ar krāsām, un tur ir atkal tā mana, laikam, lietišķo skola, no kuras es nespēju atkāpties. Tur varu puķu zirni iegriezt vai apgriezt kaut ko, un ja, it kā tas ir regulārais dārzs, bet īstenībā viņš ir viss veidots ar šķērēm vēl tā, lai būtu, jā, skaisti arī detaļās. Pirms es Līgai dodu vārdu, es vēl gribu pastāstīt, paprasīt par pēdējo, par terapeitisko dārza efektu. Tas ir ļoti milzīga daļa, jā, jo ikdienā dārzs priekš manis, tas ir mans brīvais laiks, jā, jo es ikdienā strādāju absolūti citās jomās, jā, un tas ir ļoti daudz ar datoru un papīriem un ļoti tādām regulāriem, skaitļiem un tekstiem. Un tad vakarpuse, tas ir mans relaksācija, es esmu sevi pati dziedinājusi tur. Tas ir viss, jā.
Ļoti nozīmīgi. Kā tad ir ar to ravēšanu? Un tas, ka vēl papildus stress no tā, ka tas dārs jāravē un ka tur tik daudz darba. Man ir viens noslēpums attiecībā uz šo ravēšanu. Es eju uz dārzu pēc kaut kā, un pie viena es nedaudz izravēju. Un tad nav šī nolemtības sajūta, ka tu stāvi vagas galā un ka tev tagad būs, nezinu, pushektārs, bietes vai kaut kas, ar ko es esmu saskārusies. Es tiešām tur tā pieeju vairāk ar gleznošanas principiem. Un tas ļoti uzreiz vajag tikai pārslēgt domu, un tu dari tieši to pašu funkciju absolūti ar citu prieku. Paldies, Renāte. Kā tev ar terapeitisko efektu un novērojumiem? Tas būtu jāprasa vairāk manai kolēģei Ilzei, kurai tā ir viņas centrālā tēma. Ilze Rukšāna, kas ir Ainava arhitekta un arī daļa no mūsu komandas. Jāsaka, ka nesen Ilzes paspārnē arī tika iztulkot latviski viena grāmata, kas saucās Rūpīgi kopts prāts, kas ir tieši par to, kā kopjot dārzu, tu patiesībā var kopt arī savu prātu, un runājot par to ravēšanu, ka patiesībā fiziski ravējot to dārzu, tu kaut kādā ziņā arī paravē nedaudz to savu prātu, tāpat tās kā aplaist to dārzu, tev nedaudz arī tas svaigums nāk pāri tev. Tas tā, bet es iesaku visiem izlasīt, bet to ir grūti izmērīt, bet tu jau redzi tajās cilvēku sejās, piemēram, tiem, kas ir. Un cilvēki arī, kā lai saka, viņi jau nedalīsies varbūt ar kādām traumām vai pārdzīvojumiem, viņi ir sākuši šo dārzkopības procesu, bet tagad noslēgumā ļoti daudz cilvēki atklāja, kādā grūtā posmā viņi ir izvēlējušies kļūt par dārznieku sporta pils dārzos un cik daudz tas viņiem ir devis, ka tas ir piespiedis viņiem iziet ārā no mājas, jo dārzs pieprasa rūpes, tev ir jāiet, tu uzreiz satiec kādu citu dārznieku, tas tev liek socializēties, vismaz nedaudz, bet vienlaikus tu tā kā jūties, ka tu esi ar citiem cilvēkiem, bet arī var būt viens pats, tā kā ir ļoti daudz cilvēku, kas ir atklājuši, ka kaut kādās grūtākos dzīves posmos vai jaunos dzīves posmos, piemēram, pēc bērniņa ienākšanas ģimenē, ka tas dārzs ir bijis tāds patvērums un arī tāpat tās arī senioriem, kas bija viens no mūsu mērķiem, jo mēs radāmies Covid laikā, tieši bija par to, ka tu vari būt ar citiem cilvēkiem, bet drošā distancē. Un tad, kaut kā arī tas var palīdzēt par to vientulību. Un mēs redzam ļoti daudz cilvēkus, kas ir burtiski uzplaukuši šī projekta laikā un kaut kā ieguvuši tādu vitalitāti arī sev un izgājuši cauri daudz grūtībām kopā ar dārziem. Tā kā pilnīgi noteikti. Jā, to ir grūti izmērīt, bet es domāju, to var viegli pēc tam redzēt, un arī pati es arī to esmu piedzīvojusi uz savas ādas. Cik patīkam klausīties. Kā tev, Līga, ir vai pašvaldībā darbinieki saprot šīs te dažādās funkcijas, ko mēs šajā sarunā atratinājām, kas ir tā dārza nozīme vai funkcija, varbūt kopējā telpā, kopienas veidošanā, ko pašvaldība, kā tev šķiet, apjēdz, labi saprota šo te un kā veicina, vai veicina šobrīd pietiekami tieši Valmierā vai Valmieras novadā? Pašvaldība ir tāds milzīgs organisms. Atbildēt uz jautājumu, vai pašvaldība saprot, tā atbilde nenāk nemaz tik viegli. Bet pašvaldība viennozīmīgi darbojas savu iedzīvotāju interesēs. Tas ir mūsu uzdevums pārvaldīt teritoriju sabiedrības interesēs un stāsts par dārziem, stāsts par ainavām un tas, kas šīs sarunas laikā izskan, tas arī ir viens no virzieniem, kur pašvaldība darbojas un ir darbojusies. Mums ir tāda akcija Tavs ieguldījums ainavā. Tas ir šobrīd tāds no mūsu puses atbalsta pasākums tieši dārzu un vides kontekstā. Tas ir tas, ko mēs varam darīt, sniegt tādu izglītojošu atbalstu, vienlaikus arī kopienas veidošanas atbalstu tādā ziņā, ka organizējot aktivitātes ap konkrētu tēmu, šīs aktivitātes arī pulcē tos cilvēkus vai aktīvistus, kuriem tā tēma ir aktuāla. Un līdz ar to, ja viņi sanāk kopā, tad arī veidojas dialogi, rodas idejas. Tas ir tāds arī dzīves process un kopumā virzība. Varbūt var pastāstīt sīkāk, kas ir šī aktivitāte ieguldījums ainavā? Ko tas nozīmē? Tā akcija Tavs ieguldījums ainavā
Šogad mēs to organizējam 2. gadu. Tā nav tikai pilsētas akcija, tā ir visa Valmieras novada akcija, kur mēs kā pašvaldība aicinājām novadniekus dalīties ar saviem labajiem piemēriem, ar saviem lepošanās piemēriem par to, ko viņi dara publiski pieejamā telpā, ārvidē, lai veidotu savu vidi ainavisku, patīkamu, baudāmu. Un mūsu mērķis nebija organizēt kaut kādu konkursu un noteikt, kurš ir labāks vai sliktāks, bet nē, mēs gribam lepoties ar to ka cilvēks jau dara, jau iegulda, ka viņš veido šo te skaisto vidi. Līdz ar to akcijas būtība bija aicināt pieteikt labās prakses piemērus ar fotogrāfijām, ar stāstu, un ir dažādas kategorijas, kādās šis te pieteikums tika aicināts iesniegt. Un tad izrietoši tas, kas seko, ir gan publicitātes akcija, ka mēs rādām plašāk šos te labos piemērus, lai arī citi uzzina. Mums šogad bija arī tāds vasaras 2. pusē arī tāds pieredzes brauciens, kur arī akcijas dalībnieki tika sasēdināti vienā autobusā un brauca Salaspils virzienā, vienlaikus savstarpēji runājoties, iepazīstot, diskutējot, vienlaikus iepazīstot labos piemērus atkal, kas notiek Latvijā, citur. Tā bija tāda aktivitāte, un tad tā 3. lieta ir, kas plānojas 21. oktobrī matīšos, atkal būs arī tāds izglītojošs pasākums ar lektoriem, kas piedalīsies, kas dalīsies ar labas prakses piemēriem, arī tāda zināšana atbalsts. Es zinu, ka Ieva kā reizi ir devusi ierosmi šim te lektoram, es nezinu šajā brīdī, kurš tas ir, bet būs kaut kas ļoti labs. Jā. Tāds pasākums mums šajā akcijā briest. Kas šīs iniciatīvās laikā varbūt var padalīties ar tās pērles, ko jūs esat atklājuši, vai ir kaut kādas tās kopienu iesaista, vai tās ir individuālas iniciatīvas, varbūt tu vari padalīties, kas tev vislabāk ir palicis atmiņā vai uzrunājis? Es pati vairāk ar šo akciju nodarbojos pagājušajā gadā. Šajā gadā tādu detalizētu izvērtējumu es pati neesmu veikusi, es nezinu visus tos pieteikumus. Katrā ziņā pieteikumu bija ļoti, ļoti daudz. Tā mana sajūta bija, ka tie pieteikumi ir drīzāk tādi individuāli, bet tāpat laikā ir arī kopienu piemēri. Tā pati Olera muiža pagājušajā gadā piedalījās. Bija arī Valmiera muiža, kas ir šī te publiskā vide, arī piedalījās. Tad vēl tādas atsevišķas publiskās vides, Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, kā piemērs vēl viens, kas rāda savu piemēru un ir atvērti ar to publiskās vides veidošanu un labprāt dalās. Un tad mums vēl Valmieras novadā ir arī tāda akcija muižu tīkls, kas arī attīstās ar Valmieru muižu centrā savā ziņā. Un šis te muižu tīkls arī ļoti saistās kopā ar akciju Tavs ieguldījums ainavā. Un arī tad ir Valmieras novadā ir daudz muižas, kur cilvēki darbojas un šā vai citādāk veido to vidi. Un tad mums kā novada pašvaldībai, mēs to saredzējām kā tādu savu iespēju un reizē stipro un vājo pusi. Stipro pusi tādā ziņā, ka muižas mums ir un tie ir vienlaikus tādi kopienu centru potenciāls. Un attīstot muižas, tā ir vide arī, kur var vietējo kopienu iesaistīt kopīgās aktivitātēs. Man liekas, Valmiera muiža ir brīnišķīgs piemērs arī, kā tas šeit notiek. Bet Valmiera muiža nav vienīgais. Un tad, Tavs ieguldījums ainavā un arī muižu tīkla aktivitātes, tas ir arī tāds, atkal atbalsts, līdzdarbojoties kopienu attīstībā. Kopienas ir dažādas, muižas ir kā viens no tiem virzieniem, interešu kopiena, kur mēs kā pašvaldība darbojamies vairāk ar tādu kopā savešanas iesaisti, drīzāk tā.
Vai Valmierā ir arī padomā atbalstīt kopienu dārzu izveidi? Kopienu dārzu izveidi. Tas pieprasījums nāks noteikti no pašiem kopienas locekļiem. Nav tā, ka mēs izdomājam augšā, ka to vajag, un tad mēs to virzām. Jo tas, ko mēs tā kā mākslīgi darām, tā pieredze ir, ka mākslīgi veidotas iniciatīvas ir ļoti īslaicīgas, viņas nestrādā. Bet tajā brīdī, ja ir tāda nopietna vēlme, tad, protams, ka mēs iesaistāmies un mēs to meklējam risinājumus, kā to labāk izdarīt. Renāta, uzreiz tev gribas jautāt, vai tu vari padalīties ar savu pieredzi ar vietējo pašvaldību, kā gāja? Es atceros, ka pirmā gada rudenī mēs uzorganizējām tādu atklāšanas pasākumu projektam. Mums nesanāca sākumā, tāpēc mēs to darījām pirmajā rudenī, un mēs bijām uzaicinājuši piedalīties arī tā laika Rīgas mēru Mārtiņu Staķi, kurš savā runā teica tā, ka kamēr pilsēta domā, vai un kā uztaisīt urbānos kopienas dārzus, tikmēr kopiena to jau ir izdarījusi. Viena kopiena jau to ir izdarījusi, un mēs esam krietni priekšā. Bet mūsu sadarbība ar pašvaldību ir bijusi ļoti minimāla, jo mūsu gadījumā zeme pieder privātam uzņēmējam, un patiesībā tāda mums nav bijusi liela nepieciešamība, varbūt, bet, protams, ka mēs esam, tādā ziņā mēs arī neesam saņēmuši finansiālu atbalstu gluži no pašvaldības, varbūt tikai piesakoties kaut kādiem kultūras pasākumiem, koncertiem un tam līdzīgi, ko mēs esam organizējuši. Bet tā viena mana atziņa ir, kur pašvaldība var palīdzēt šādām iniciatīvām, arī, ja tas notiek uz privātas zemes, ir ar, tā teikt, savām zināšanām un pieredzi, jo viena lieta, kas mums bija visgrūtākā, bija atrisināt ūdens pieslēgumu, ņemot vērā, ka tātad sporta pils ir demontēta, visas komunikācijas ir demontētas, un ūdens ir tāds kritisks aspekts dārzkopībā. Asfalta. Īpaši, jā, pilsētas centrā vienkārši. Bet, un tad patiesībā pašvaldības uzņēmums Rīgas ūdens bija ļoti atsaucīgi un palīdzēja mums atrast šo risinājumu, kā mēs līdz šim ūdenim varam tikt. Un tā man bija tāda viena atklāsme, ka tiem nevienmēr nav, jo pašvaldībās sēž ļoti daudz zinošu profesionāļu. Un tas viens ieguldījums var tiešām būt vienkārši, ja viņi var veltīt savu laiku un savas zināšanas un palīdzēt atrast to risinājumu, kas rada, protams, arī tādu sajūtu, ka pašvaldība un šāda veida aģentūras ir nevis tāpēc, lai tev pateiktu nē un pateiktu, ka tev ir jāiet cauri koridoriem, bet palīdzētu saprast, kā dabūt ātrāk un, tā teikt, arī iedziļinoties. Mums ir bijis svarīgi, ka tiek saprot, ka tie ir šie pagaidu dārzi un tātad arī šāda būvvaldes atsaucība par to, vai kaut kas ir jāskaņo, kas nav jāskaņo. Tādā ziņā tas ir bijis svarīgi, ka pašvaldība iedziļinās pēc būtības projektām. Bet es uzreiz izmantojot iespēju, ka man ir mikrofons, man liekas... Turi viņu. Jā. Man liekas, ka Valmierā vajadzētu kopienas urbānos dārzus. Man ne uz to kādu grantiņu prasās. Jā, nē, es pat esmu no Valmieras. Mana mamma joprojām dzīvo Valmierā. Un tā kā sporta pils dārziem pēdējā sezona, tad es biju nolēmis, ka es varētu savus augus atdot mammai. Un tad es mēģināju viņu pierunāt, ka viņai vajag dārzu. Tad viņa teica, ka viņa noskaidros, vai Valmierā kādas opcijas ir. Es pati arī sāku apzināt, vai ir, un, ja godīgi, es neko neatradu. Tādi vispār pat arī tādi tradicionāli dārzi, vagu dārzi. Droši vien, ka Valmieras teritorijā ir publiskas zemes, kuras varētu izmantot kopienu dārziem, vai ne? Jā, man liekas, ka jā. Un arī es saprotu, arī tad, kad sākās sporta pils dārzi, daudziem kaimiņiem bija tāda sajūta, kā tagad būs pilsētā vienkārši vecas, izgāzušās siltumnīcas, plastmasi plīvos vējā un tam līdzīgi. Un tā nav. Arī mēs ļoti daudz esam sporta pils dārzos uzsvēruši, ka to var izdarīt ļoti, ļoti gaumīgi, estētiski un patiesībā. Vai tiešām bija tāds aizspriedums, ja, ka tas būs neglīti? Jā, jo tāpēc tā klasiskā asociācija par to, kas ir dārzs, tu uzreiz iedomājies tādu šķūni, vagas, komposta kaudzi, tādā ļoti klasiskā veidā. Jā, tā kā tas ir arī parādījis, ka dārzkopība var būt daudz dažādos veidos, kā tu rūpējies par dārzu. Tā kā arī tas var notikt arī pilsētas centrā, un tas nenozīmē uzreiz, ka tas izskatīsies čābīgi, teiksim tā. Ieva, kāds tev ir ieteikums pašvaldībai? Kā veicināt šos te publiskos dārzus, kopienu dārzus?
Attiecībā, ja mēs runājam tagad par Valmieru, man tieši bija doma par to, ka ja Rīga ir ļoti urbāna, tad Valmiera ir samērā zaļa. Ja, un ļoti daudziem arī vēl pastāv šī pieeja zemē, un varbūt tie, kam nav, tas ir neliela daļa. Un atgriezties pie vecajiem, labajiem lauciņiem, kur tiek iedalīta zemes teritorija, kur, nezinu, tiks veidotas šīs plēves plīvojošās vai kaut kā, bet tas ir tik skaisti, emocionāli un varbūt nedaudz kičīgi, bet es domāju, cik daudz mierīgas dvēseles būs, un es domāju, šī sadaļa ir daudz veselīgāka nekā vizītes pie ārsta. Tā ka es noteikti ieteiktu iedalīt šādu teritoriju, ja ir virs uzraudzība, kā pieņemsim sporta pils dārzos, kur var ieteikt, varbūt nelietot kaut kādus materiālus, varbūt tad vienojamies par plastikas kaut kādu vienu krāsu toni, lai vismaz tas viss ir kopēji labi skatās, jā. Bet ļaut gluži kā uz trenažēriem cilvēkiem darboties pa šīm dobēm, tas būtu ārkārtīgi labi. Jā. Bet pēc manas pieredzes es krāju fotomateriālu ceļojot pa Eiropu par šiem dārziem pilsētas centrā. Jā, un tie ir fantastiski, un viņi visās valstīs ir vienādi, jā. Tur ir šis otrreizējais materiāls, un tur ir tāda mīlestība uz zemi, jā, un es esmu redzējis pilsētas centrā zem tilta fantastisku dārzu, un cilvēks tur ir izveidojis, jā, ir šie te materiāli, tās riepas vai vēl kaut kā, bet to var atrisināt, jā. Tā ir tā, uzreiz pieņemot, ka tā varbūt ir blakne, un tad uzreiz arī sākotnēji vienojās par kaut ko, bet tās ir ļoti skaistas lietas, un šī kaisla ir visiem, jā. Gribu uzreiz prasīt, vai būs kādreiz kāds apkopojums šī materiāla, vai tu padalīsies publiski ar to, vai ir kādas ieceras tam? Īstenībā ir, jā. Es laiku pa laikam lasu lekcijas par dārziem, un tad es tā kā caurskatu to savu materiālu, kas man ir, jo pirmo reizi es ar to saskāros, manuprāt, kaut kādus 20 gadus atpakaļ Lielbritānijā, kad es ieraudzīju Kārdifas centrā milzīgās tās pašas siltumnīcas un plēves un to, kā cilvēku uz turieni skrien nedēļas nogalēs un ikdienā. Un es sapratu, ka nav atšķirība, vai mēs dzīvojam šeit Latvijā vai jau kur citur, jā. Tā vēlēšanās un darbošanās, un tajā laikā tieši Latvijā jau sāka to visu likvidēt ļoti drastiski, jā. Tīri no šī estētiskā viedokļa, un ka cilvēkiem tas nav vajadzīgs, un ekonomiski tas nav pamatoti, nopirkt ir lētāk, un tā, nepadomājot par šo emocionālo vidi, kas ir ļoti, ļoti nepieciešama. Kāds netur kaķi, kāds audzē augu un sarunājas ar to, es pieļauju. Paldies. Mums laiks iet uz beigām. Sabīne, vai mēs varam vēl 5 minūtes parunāt? Jā, lēni, 3 minūtes skaidrs. Jā, tieši tās. Uzdosim kādu jautājumu no klausītājiem. Vai ģimenei jautājums? Jā. Vajadzēs mikrofonam priekš ieraksta. Jā, Renātei man ir jautājums. Tu minēji, kad ir zinām tādi noteikumi kopienas dzīves organizēšanā, kā tas, teiksim, un tad varbūt, ka drusku par to var pastāstīt, par kaut kādiem pārsteigumiem tieši, jo tā kopā sadzīvošana, viņi ir diezgan grūta, es domāju. Tā ir Latvietim. Jā, tā ir visgrūtākā daļa visā projektā, patiesībā kopienas organizēšana, motivēšana un tā. Pāris noteikumi ir tādi. Pirmkārt, jau no paša sākuma, teiksim, pirmie kopienas biedri bija cilvēki, kas piedalījās pirmajās 2 talkās. Tātad tu nopelni iespēju pretendēt uz dārzu. Un tagad tā ir palikusi arī par tradīciju. Ir lietas, ko mēs katru gada beigās mēs izvērtējam, vai šim dārzniekam vai mēs izrādām viņam aizrādījumu, vai mēs sakam, ka mēs līgumu pārtraucam. Un tās lietas, ko mēs sagaidām no dārzniekiem, ir dalības 2 talkās, vai, ja, piemēram, viņš netiek uz talku, kā tas var gadīties, viņam pēc tam ir jāatstrādā, viņam ir jāatsūt, tā kā mēs nosūtam, kādu darbiņu vajag izdarīt, viņš viņu izdara, ejam uz priekšu. Tā ir jāpiedalās vismaz 60% no mūsu kopienas tikšanās reizēm. Agrāk, kas bija katru mēnesi, tagad viņas jau ir retāk, bet pirmajā gadā viņas bija kritiski svarīgas, jo bija ļoti daudz lietas, ko darīt.
Trešā lieta, protams, ir tur nomas maksājums un komunāla maksājums. Un ceturtā lieta ir, mums ir no sākuma jau bijis svarīgi, ka Sportpils dārzus mēs atveram arī publiski un parādām Rīgas viesiem, pašiem rīdziniekiem. Un mēs esam vaļā šī ir pēdējā patiesībā nedēļas nogale, no ceturtdienas līdz svētdienai, no 12 dienā līdz 10 vakarā. Un tad pašiem dārzniekiem ir jādežūrē. Tātad 2 dārznieki sēž, sagaida viesus un veda ekskursijās. Un tātad no katra dārznieka tiek sagaidīts arī šādas 2 veiktas dežūras sezonā. Līdz ar to tev ir jāizpilda visi šie nosacījumi, lai tu vari pretendēt uz dārzu arī nākamajā gadā. Un kas, mēs redzam, ka ļoti daudz to dara labprāt. Daudzi gadu laikā no sākuma nav gribējuši darīt, tagad ir kļuvuši par lielākajiem talku faniem, bet patiesībā tas ļoti labi strādā, jo mums arī, ir Facebook grupa un skaidrs, ka ir viegli diskutēt Facebook komentāros, kas patīk, kas nepatīk un tam līdzīgi, bet tiklīdz mēs sakam labi, ļoti labs jautājums. Mums ir nākamnedēļ ir kopienas tikšanās, tad to atrisināsim. Un tad, kad cilvēkiem ir jāpieceļās kājās un jāskatās pārējiem acīs un jāsaka tieši tas pats, ko viņš varbūt gribētu teikt Facebook komentārā, un tā komunikācija sanāk daudz savādāk un pat iejūtīgāk. Un tādā veidā mēs esam daudzus sarežģītus un kutelīgus jautājumus arī risinājuši. Un tādā ziņā tas piespiedu darbs un piespiedu ierašanās ir varbūt mācījusi arī sadzīvoties, satikties un tam līdzīgi. Un tas ir ļoti interesanti, jo mēs, piemēram, novērojam arī, ka mums ir tā saucamie vecie dārznieki, kas jau ir no 1. gada vai jau 2. gada dārznieki. Un tad, piemēram, šīs sezonas sākumā vecie dārznieki raksta Facebookā, ka kāpēc jaunie dārznieki dārzos nesveicinās. Un tad ir vecie dārznieki, kur saka, bet ja tu taču vari sveicināt pirmais to jauno dārznieku. Tā kā veidojās šis tādas arī visādas attiecības un jau, tā kā aizstāv. Pa šiem gadiem ir izaugusi 200 cilvēku kopiena, kas māk nedaudz sarunāties savstarpēji. Jā, man gribētos tā ticēt. Protams, tas nav bez kašķiem un tas, ka nesakrīt kaut kādas domas par dažādiem jautājumiem. Bet jā, mēs mācāmies un man gribētos ticēt. Iemīlēt viens otru tādu, kādi mēs esam, vai ne? Pieņemt. Pieņemt, jā. Labi, liels paldies mūsu sarunu biedriem Ievai, Renātai un Līgai. Diemžēl sarunu jāveic man pašai tāda sajūta, ka mēs esam tikai iesildījušās. Bet mēs varam turpināt sarunas neformālākā gaisotnē. Paldies Valmieru mūžu kultūras biedrībai. Viņi ir arī lūdzu nodot jums dāvaniņas. Paldies. Paldies. Paldies.